Nav tā, ka dienas beigās tas ir principā uzņēmējdarbība. Tikai tu vēl arī dziedi. Nevis principā, bet tā vienkārši ir uzņēmējdarbība. Man pašam arī ir 2 uzņēmumi, kurus es vadu un pārskatu. Arī, man ir darbs arī ar grāmatvedi. Un, tā, kad tu rīko lielos koncertus, vienalga vai arēnu stadionu, tie ir 100 000 eiro, par kuriem tu uzņemies atbildību un ar kuriem tu riskē. Tajā dienā, tajā laikā, tajās 2 stundās tev ir jāpiegādā. Tas pat ir vēl trauksmaināk nekā varbūt uzbūvēt ražotni, kurā tu zini, ka tas laika gaitā sevi atpelnīs. Tev ir viena iespēja. Es nezinu, vai cilvēki tā kā to apzinās, un tad man šķiet, viņi ienāk tajā lielajā barā, un viņi domā, pagad, cik tie ir 10, 20, 30 000 cilvēku. Cik es samaksāju par biļeti? 30, 40 eiro. Cik naudu viņi aiziet mājās vienkārši, bet jūs redzētu vienkārši, cik tā skatuve maksā. Tie ir tiešām tikai skatuve var izmaksāt 100 000. Vienkārši, tā kā ar to vispār viss tikai sākas. Un arī cik tu ieguldi to laiku, lai tev vispār ir ko teikt. Tev ir jārada tas saturs, un arī turklāt viņš jānogādā līdz prātam, lai cilvēks gribētu tiekties pēc tā satura, lai viņš var nākt un samaksāt naudu. Bet tā ir interesanta spēle, un es nesūdzos, bet tas nav vienkārši un tas nav mierīgi.